Tur ir dažādi inflācijas dati, gan parastā kopējā inflācija, gan core CPI. Core CPI ir inflācija bez ēdiena izmaksām un enerģētikas izmaksām. Un šis ir rādītājs, ko vairāk skatās centrālās bankas, kad veido savu politiku. Core CPI rādītāji ir zemāki nekā iepriekš vai nekā paredzēts. Tāpēc akcijas, tagad akciju tirgus primārketā aug. Kopējā inflācijas dati mazliet sliktāki, bet tā kā centrālā banka skatās bišķiņ vairāk core CPI, tad tas ir labi, jo tas palielina varbūtību, ka Fed likmes nepalielinās vai arī, ka likmju samazinājums būs drīzāk vai vairāk. Parādīšu jums interesantu novērojumu. Skatāties tabulā zemāk. Tad, kad faktiskie ražotāja inflācijas dati ir mazāki nekā prognozēts, tas ir core PPI, tad parasti arī patēriņa inflācijas dati ir mazāki nekā prognozēts. Teiksim, uz šiem datiem vakar varēja, iepirkt akcijas, un tagad primārketā redzam, ka jau paaugušās un nopelnīt. Bet, protams, tas ir mazliet gamblings, bet tādi dati ir. Šobrīd tirgus reaģēja pozitīvi. Nasdaq virs 2%, S&P kaut kādi 1,7%, Bitcoins tuvojas 100 000 un bondu yieldi krīt. Cerams, šī pozitīvā attīstība akcijās neizčākstēs līdz vakaram. Šorīt par saviem 4. ceturkšņa finanšu rādītājiem paziņoja vairākas Amerikas bankas. JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo. Visiem ir būtiski labāki finanšu rādītāji. Šis varētu dot pirmkārt labas cerības finansu uzņēmumu akcijām, kā arī kopējam tirgum pozitīvāku sentimentu. Daudz varētu gaidīt, kad arī citur nozaru uzņēmumiem būs ļoti labi peļņas rādītāji, kas tad varētu iekustināt tirgu uz pozitīvo pusi. Mēs visi zinām, ka akcijas ir oversold teritorijā, bet ir vēl viens tāds grafiks, kas parāda, ka šobrīd tikai 20% no akcijām S&P indeksā ir virs 20 dienu vidējās līknes, kas parasti nozīmē, ka pēc tam seko akciju pieaugums.